Kinostudija Sajūs muļķfilmu rāda pēc Astrīdas Lindgrēnas pasakas motīviem Brālīti un Karlsonu. Larinas scenārijs, režisors Stepancevs, mākslinieki inscenētāji Savčenko, Butirins, komponists Glatkovs, operators Drujāns, operatora asistente Najaškova, režisora asistente Šilova, Turubineres montāža. Mākslinieki multiplikatori Butirins, Mirenkova, Arlova, Ševkova, Šutovska, Soļins, Safronovs, Likačovs, Aļošina, Kupračs. Mākslinieki Arkādjevs, Ierikalovs, Svetlica, Tannenbergs, Pšeničnaja, Ribčevska. Lomas ierunājuši Brālītis, Vera Singajevska, Karlsons, Kārlis Sebris. Filmu latviešu valodā ieskaņojusi Rīgas kinostudijā. Bobi, nāc šurp. Ko es teicu? Nāc šurp. Nu, saka man lūdzams, vai tu nevari iztikt bez kaušanās? Jebkuru strīdu var izšķirt ar labu. Jā, kas jums nekaiš. Redzi, tev, tēt, ir māmiņa. Vai tev, māmiņa, ir tētis. Tikai man neviena nav. Neviena, kad suņa nav. Atvainojiet, vai pie jums drīkst nolaisties? Ko? Ko? Atļauj nolaisties, vai neredz, ka man zūd spēki? Lūdzu, esiet tik laipns. Jā. Tā. Turpināsim sarunu. Kā tevi sauc? Mani? Как jau tevi nemani? Brālīts. Nē, vajag tā. Retā, kā mani sauc. Karlsons, kas dzīvo uz jumtā. Patīk? Jā. Tu vari mani saukt vienkārši. Vienkārši Karlsons. Nu, sveiks, brālīt. Sveiks, Karlson. Nu, redzi. Turpināsim sarunu. Cik tev gadu? 7. 7! Un tad? Es domāju, ka 8. Ko tu skaties uz mani? Kāpēc tu man nevaicā, cik man ir gadu? Oi, atvaino lūdzu. Cik tev ir gadu?
Esmu vīrietis, kā tikai turies. Pašā spēka briedumā. Jā, bet cik gadu vecumā ir spēku briedums? Zini, par to labāk nerunāsim. Vai drīkstu to spiest? Spied ar droši. Cop! Vai tev ievārījums ir? Jā. Stiepšu. Labs gan. Jāspiež atkal. Spied. Brēlīti, ar man tev nebūs garlaicīgi. Ko tu dari? Zinies, jārējos, tas ir brēņojos. Tā taču nokritīs. Mierot, tikai... Vai tomēr nokrita? Goda vārdsā nokrita. Tu redzēji, blīkšs un drumslās bija. Un drumslās bija. Interesanti. Tikai ko teiks māmiņa? Nu, māmiņa, kas tur parasts notikums? Turklāt rītdien es tev iedošu 10 000 lustru. Pat aizkļosimies. Ko? Var iedomāties, kā tētis dusmosies. Tētis? Ko tu tētis? Jā, es lidoju prom. Mieru. Tikai mieru. Kas te atgadījies? Nieki vien. Parasts notikums. Jā, un atnesīs 10 000 lustru. Nu, ne, sīkais. Par savu rīcību jāatbild pašam. Nav ko uzvelt savu vainu kaut kādam tur Karlsonam. Jā, pareizi teic, tēt. Nu, iesim uz kino, citādi mēs nokavēsim. Ek tu? Mami, paklausies. Mans brālis izaugs liels, viņš apprecēsies, nomirs. Vai man pēc tam būs jāprec viņa vecā sieva? Kāpēc? Nu, saki. Es taču lietoju viņa vecās pīdžamas, slīdes, velosipēdu. Un visu pārējo arī nolietoju. Apsoli, dēliņ, ka es tevi paglābšu no viņa vecās sievas. Tas ir labi, bet tomēr es daudz labāk gribētu, lai man būtu suns, nevis sieva. Mieru. Tikai mieru. Karlsons! Karlson! Sveiks, brālīti! Cik tas ir lieliski, ka tu atlidoji. Kā gan citādi? Vai, Karlson, māmiņa man stingri noliedza, aiztikt ievārījumu. Ek, cik tu tomēr esi? Nejauks. Ja pasaulē visslimākais cilvēks apēd pāris karotas ievārījumu, vai? Ak, tu esi slims? Jā, man ir visaugstākā temperatūra pasaulē. Jā, gribu zināt. Vai zini ko? Tev jābūt man par māmiņu. Paklau, man šķiet, ka tu neesi slims. Esmu gan. Nē, Es tev saku, ka esmu. neesi. Cik tu esi nejauks, vai tad es nevaru saslimt tāpat kā citi? Tu gribi saslimt? Vai tad tu negribi? Nē. To nu gan visi grib. Gulit tīk. Klau, lidosim pie manis. Bet tu man apvaicāsies, kā es jūtos. Es atbildēšu, esmu pasaulē visslimākais cilvēks, un man citu nekā vairāk nevajag, kā tikai varbūt kaut kādu nebūtu milzīgu torti, šokolādes kalnus un varbūt kaut kādu milzumu lielu, jo lielu turzu ar konfektēm. Viss. Esmu augšā pie Karlsona, kas dzīvā uz jumta. Ei! Kas ir? Ko, nekas? Lidojam! Klau, tu nepaņēmi ievārījumu.
Nu, paņem. Paņem. Jā. Paklau, bet konfektes tu atstāji. Nē, jau, ne? Nenospied man kaklu. Nenospied kaklu. Karlsons, kas dzīvo uz jumta. Laipni lūdzu, dārgais draugs, Karlson. Nāc iekšā arī tu. Ai, tu man esi nosēdējis kaklu. Jā, es aizmirsu. Es taču esmu pasaulē visslimākais cilvēks. Visslimākais. Ko tu stāvi? Tu taču gribēji būt man mātes vietā. Nu? Bet vai tev ir kaut kādas zāles? Kādas zāles? Tu taču visu paņēmi līdzi. Nu, sāc. Vai tad tas var palīdzēt? Ai, sāc tikai tūlīt redzēs. Ai, es esmu visslimākais. Ai, visslimākais, visgrūtāk slimais cilvēks pasaulē. Nu, kā ir? Vai tur vēl palicis mazliet ievārījuma? Nē, ievārījuma nav. Kā? Nemaz nav ievārījuma? Nemaz drusī. Žēl. Ir brīnums noticis. No nāvis draugs draugu izglābis. Mūsu dārgajam Karlsonam tagad ir normāla temperatūra un viņam vajag pablēņoties. Paklau, brālī, iesim pastaigāsim pa jumtiem. Kāpēc? Kā tā kāpēc? Meklēsim piedzīvojumus. Mieru. Tikai mieru. Paveicies, ka šovakar ir labs laiks, ja būtu klusu. Skaties pa kreisi, tā. Redzi, kur divi iet. Vai zini, kas tie ir? Draudziņi. Tie ir blēži. Viņi taisās pastrādāt drausmīgu noziegumu uz jumta. Tev ir bail? Man nav. Nu kā tad? Ko lai dara? Sāksim audzināšanas darbu. Tūlīt tu redzēsi pasaulē vislabāko motorizēto spogu. Briesmīgu, bet simpātisku. Ko jūs bļaujat? Ko jūs bļaujat visapkārt guļ cilvēki? Māmacīt! Māj! Mieru, tikai mieru. Tūlīt būsit man rokā. Un tad mēs pasmiesimies. Met prom veļu, es tev saku. Paklau, brālīt, vai zini, kāds ir pasaulē vislabākais līdzeklis pret zagļiem? Tas, protams, ir spoks. Ei, brālīt, skaties, tev pakaļ atbraukuši ugunsdzēsēji, re, kur rāpies. Paklau, man neskāpēc dikti sagribējies uz mājām. Esmu aizkavējies ar tevi. Man sen bija laiks gulēt. Paliec sveiks, brālīti. Es dodos prom. Brālīti, brālīti, kā tu mūs nobiedēji? Par ko jūs uztraucāties? Bet kā gan citādi? Padomā pats. Kas notikt, ja tu būtu nokritis no jumta? Būtu labi? Kas notikt, ja mums tevis vairs nebūtu? Vai jūs tad būtu bēdīgi? Bēdīgi. Tu taču lieliski saproti, ka ne par kādiem pasaules dārgumiem mēs nebūtu ar mieru šķirties no tevis. Arī par 100 000 miljoniem?
Arī par 100 000 000, nē. Tātad es tik daudz esmu vērts. Nu, protams, muļķīte. Tēt! Ko tu neguli? Tēt, nebaidies. Es domāju, ja es patiešām esmu 100 000 000 vērts, vai tad es nevarētu drusku dabūt skaidrā naudā, lai es varētu nopirkt mazu kucēnu? Ko? Liekas, ka visu mūžu es nodzīvošu tā, bez sunīša. Padomā tikai, pirms 8 gadiem tu uzradies pasaulē tāds pavisam maziņš. Tēti, vai sunīša nebūs? Ak, mans dievs! Mieru, tikai mieru. Tā es nespēlējos. Es atlidoju pie tevis uz ievārījumu dienu, uz dzimšanas dienu. Vai tu nepriecājies? Sveiks, Karlson! Sveiks, brālīt! Ar ko tu pacienās? Ar torti. Un vēl? Ar 8 svecītēm. Nu, nē, to es neēdu. Kas ir viena torte un 8 sveces? Labāk tā. 8 tortes un 1 sveces, ja? Tici man, Karlson, ne jau torte dara laimīgu. Vai tu esi jūcis? Kas tad cits? Es nedabūšu mazu sunīti. Ko tad? Suni? Nu, bet es... Brālīt, es esmu labāks. Labāks par suni. Ko? Atvaino, Karlson, es uz brīdi. Kas tas? Vai sunītis? Karlson! 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 Man uzdāvināts sunītis! Karlson! Karlson! Kur tu esi? Multfilm rāda Larinas scenārijs pēc Astrīdas Lindgrēnas pasakas motīviem, režisors Stepancevs. Mākslinieki inscenētāji Savčenko, Butīrins, komponists Glatkovs, operators Drujans, skaņoperators Filčikovs. Mākslinieki Skrebņova, Viļarova, Kredušinska, Kiseļova, Svietlica, Haritonova, mākslinieki multiplikatori Butīrins, Mirenkova, Šefkovs, Petrovs, Barinova. Lomas ierunājuši Boka, Ferda, Karlsons, Sebris, brālītis Singajevska. Redaktore Fričinska, filmas direktore Butīrina. Filmu latviešu valodā ieskaņojusi Rīgas kinostudijā. Vajadzīga audzinātāja brālītim. Nepūc tā vajag. Bet jau nu tomēr Karlsons patiešām eksistē. Oi! O? Tas ir Karlsons! Karlsons atgriezies.
Mums ir mājās suns. Matilde, vai dzirdi? Tā, ļoti labi. Tas nekas, es to padarīšu par cilvēku. Bokas jaunkundze, boka. Jūsu smēķēšana var atstāt kaitīgu ietekmi uz manu veselību. Jums būs jāatmet šis riebīgais paradums. Lai notiek. Tātad tas bijāt jūs, kas deva sludinājumu, ka jums vajag mājas rīkotāju, godīgu, ar labu raksturu, un tā esmu es. Bet mēs meklējam audzinātāju. Kurš tad te būtu jāaudzina? Tas gan ir viens agresīvs suns. Es ceru, Bokas jaunkundze, ka jūs mīlat bērnus, ja? Kā lai to saka? Kolosāli. Nu, ejiet. Strādājiet vienā mierā. Eju. Es jums galvoju, ka drīz jūs vairs nepazīsiet savu bērnu. Liels paldies. Dot plācenīti. Pirmkārt, saldumi bojā figūru. Otrkārt, ej gulēt. Treškārt, mācies, kas uzdots. Kas vēl? Vēl kaut kas jādara. Kāda mocība būt audzinātājai. Jā, atceros. Nomazgā rokas. Kāpēc tās jāmazgā? Tikpat man nav nekā, ko ēst. Matilde, tu mani dzirdi, manu bērniņu. Noņemies ar šo zvēru, tikai esi uzmanīgas un nav sterīls. Ko tu bļausties? Tu man visas zivis izbiedēji. Sveiks, Karlsons! Sveiks, brālīt! Paklau, ko tu man nemaz nevaicā, kur es biju pazudis visu šo laiku? Kur tu biji pazudis visu šo laiku? Arī, es biju pie savas vecās mātes. Jā. Man vajag zini, kāda vecā māte. Viņa mani ieraudzījis kliedz pilnā balsī pa visu ciemu. Karlsoniņ, dārgais! Un tad kā metas virsū, kā apkampja. Mana vecā māte ir pasaules čempione apkampšanā. Tas ir ko vērts? Vai netici? Ticu, bet tu tomēr atlidoji? Atlidoju. Vai tu saproti, ko tu runā? Vai ar tādu motoru ir iespējams lidot? Bizmaz nogāzos pa ceļam. Paklausies. Dzirdēji? Aha. Man steidzīgi vajadzīgs papildinājums. Torte ar riekstiem un putu krējumu. Labi terāt. Ei, tortes laikam nav. Paklau, tu esi traks. Tev mīļš draugs atlido no tālienes uz mazu brītiņu, bet jums nav tortes.
Bet mēs taču Un nezinājām. ko jūs vispār zinājāt? Jums bija jāilgojas, cik tik spēka. Paklau, vai tu negribi? Man ir desa sacepta. Sacepta. Ah, Kad nonāk jūsu mājās, jāiemācās ēst visādas draņas, lai iet stiep šurp des. oi, esmu ieslēgts. Ko? Ieslēgts? Kāpēc? Tā mājas rīkotāji ir īstā mājas mocītāji. Neraudi. Neraudi. Vai tu raudi, vai es raudu? Es raudu, Bet es neraudu. neraudi. Klausies, kas tā mājas rīkotāja ir? Labvakar, dārgie draugi! Sākam mūsu kārtīgo pārraidi no spoku dzīves. Mēs ļoti lūdzam jūs aizvest savus bērnus no mūsu zilajiem ekrāniem. Tātad šodien pie mums ciemojas divi Vārdsakot, jūs dzirdēsiet stāstījumu par tikšanos ar mežonīgu, bet simpatisku spoku. Viss notika tā. Neiedzība. Riebjas skatīties. Vai cik nekulturāli. Matilde, Matilde, vai tu esi kurla? Es šķiet runāju ar tevi. Vai esi redzējis ko tam līdzīgu? Pat televīziju mums rāda blēžus. Vai es esmu sliktāka? Neiedzība. Tātad, dārgie draugi, lūdzam ikvienu, kas zina kaut ko par spoku dzīvi, paziņot mūsu redakcijai. Telefona numurs 223, tātad 322, 233, 322. Neraudi. Neraudi. Nu tad neraudi. Tikai mieru. Tikai pilnīgu mieru. Paklau, uzmini, kurš ir pasaulē labākais mājas mocītāja dresētājs? Kurš? Nezini. Nu, taču jau kā... Tā gan, lidosim. Oi! Paklau, ko tu man meloji toreiz? Ko tad? Ka tev ir 7 gadi? Bet cik tad? Tev ir svars kā 8 gados. Kur tu esi, kur? Lien laukā nerātni. Koko! Jocīgi. Te viņa nav. Re, kur tu esi. Kā tā? Zābaks ir, bet bērna tajā nav. Koko! 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 Kur tu esi? Koko! Kur tu biji? Jā, mēs tā mazdrusciņi palidojām ar Karlsonu. Kā jūs palidojāt? Vai kā putni lidoja? Tā, labi, jā. Es tuliņ, es šo pašu brīdi, man ir jāiedzer savi pilieni pret galvas, ne, priekš galvas sāpēm. Kas tad tas? Koko! 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 Apedo, adu pede, ulup tup tup.
Kāds ārprāts. Paklau, tas ir tīrās šausmas. Jūsu mājā ieviesusies runājoša galva. Re, kur ir, skatās virsū. Vai tu neesi redzējis televizoru? Neesmu. Un tad? Bet paklau, kur tad ir kājas? Nu, pagaidi, es tūlīt noskaidrošu. Tas ir ko vērts. Bet mēs te, ziniet, niekojamies ar plācenīšiem. Atļaujiet iepazīties, Karlsons, un tas ir mans mazais. Uz kurieni? Tā es nespēlējos. Beidz taču ēst plācenīšus. To apēd jau 7. Ko tu smejies? Ko tu smejies? Es viņai patiku, tikai tu. Kuku! Tas esi tu, Kuku, manu puisīt. Ak, cik labi. Tradirīdira, lala, tradirīdira, lala. Ai, ko tu dari? Kas tas ir? Kas tas ir? Nav neviena. Nav neviena. Saki man, mīļo bērniņ, kurā ausī man džinks? Kreisajā. Tu neuzminēji viss. Man džinks abās ausīs. Jā, man pēkšņi zudis prāts, Vai tas nav žēl? Sapratu, kurš ir pasaulē labākais mājas mocītājs. Nu, beidzot, mitējās džinkstēt. No, kas notiek? Galva savā vietā, krēsls savā vietā. Kundze! Starp citu, jaunkundze? Kā gribat, jaunkundze? Sveiciens no pasaulē labākās spoka ar motoru! Man jau teica, ka nedrīkst to rīt līdz vakaram skatīties televizoru. Te jums bija lūdzu. O, nevajag, man bail. Nu, nāciet iepazīties. Nevajag. Kāpēc Man no tā? jums bail. Es baidos no spokiem. Kur viņi aizmetās? Es tā nespēlējos. Vai viņi tiešām sajukusi ko? Vai televīzija, vai nodaļa spoku dzīve? Ja? Vai zināt, man mājās ielidojas ārkārtīgi abarošs spoks. Brauciet tūlīt šurp. Es gribu to darīt zināmu pasaulē. Saprotu. Ko tu saproti? Karlsons, zini, viņa grib ietikt televizorā. Viņa? Aha. Televizorā? Jā. Šitā rasnā mājas mocītāja sadomājusi ielīst tādā mazā kastītē. Tur nekas nesanāks. Viņa būs jāsalok 4 daļās. Tu taču atkal nekā nesaproti. Ļaujies tev tūlīt izskaidrošu. Rauj vaļā. Piedošanu. Kas tas tāds ir? Tas taču ir Karlsons, kas dzīvo uz jumta. Pagaidiet, tātad jūs džinkstējāt man ausīs, jā? Jūs? Nu, atklāts sakot, jā. Tad jūs čiepāt manus plācenīšus. Stop! Bet jums piens pārskrējis pāri. Mīļais Dievs, piens pārskrējis. Pagaidiet, kas par pienu? Man uz plīca nav piena. Piemuļķojāt atkal rēzgals tāds. Cik ļoti žēl, ka jūs neesat spoks. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka
tūlīt atbrauks mākslas darbinieki no televīzijas. Es viņu speciāli uzaicināju spoka dēļ. Par ko mēs ar viņiem tagad runājam? Kā par ko? Un es. Un par mani. Es esmu gudrs, skaists, mēreni barots vīrietis. Un pašos spēka gados. Jā, bet televīzijā šādas mantas ir gana arī bez jums. Es taču esmu vēl arī talantīgs. Uzmanību! Tūlīt jūs redzēsit pasaulē labāko Karlsonu! Cik labi, ka jūs pārnācāt. Zināt, atgriezies Karlsons. Iesim, es jūs beidzot iepazīstināšu. Nu, brālīt, kur tad ir tavs Karlsons? Viņš aizlidoja, bet apsolīja atgriezties. Mīļais, mīļais.